Tajā dzīvoklī mēs ilgāku laiku nevarēsim dzīvot. Trūks logu, durvju vietā lielgabalu izšauts caurums, no lādiņa nav līdzekļa savest kārtībā, bet jums tek kā siets, ūdens nāk uz galvas. Man nebija spēku, viņš jau nebija vairs vesels galīgi. Nora runā skaidri. Dzīvi, tas sev piemēr tādēļ, ka te visi jau apraktīja, bet jūs jau viņus nepazīstam. Tā jums tas nav tik interesanti. Nora prot visus notikumus izdziedāt. No atmiņas, ko dzirdējusi. Dziedošā stāstu grāmatiņa, teica man tā nosauc. Šūpojās un tik dzied. Un kā šie bērni ēd, un ko šie bērni ēd. To var saukt tikai par lielo brīnumu, ka esam kaut cik paēduši. Svešiem būtu jāraud. Ja tā viņi redzētu mūsu nabadzīgo tukšumu. 45. gada 17. septembrī bērni aplīsuši, arī man visi noplīsis. Ļoļa braukā un staigā pa savu darbu, ienākumu nav nekādu, neredz viņus. Ēdiens, citu žēlastība, nabadzība, viss cauri. Ja jau viss cauri pa tūrim, tā bērniem un sievām nav kartiņas, saņem tikai tie, kas strādā. Tā kā tētis nestrādāja, mammai, maziem bērniem arī ne. Tā. Tad ir 2. kas tas ir, novembrī 45. gadā, milti pagasta trūkuma cietējiem. Pienākās 9 kg no tiem, 2 kg plīs. Kas par miltiem, izsākuma zīme galā, klāt, lobarības, skaļķis. Vismaz 30 līdz 40% nav lietojams. Šadeļas ir vistām un cūkai, cik es saprotu. Tā kā visādi šmugumai. Tagad par mani 18. februārī Noriņa rada pārsteigumu pat. Piedodat, ka es lasu, bet tas par maniem ir rakstīts. Tas tā kā rakstīts. Pati iešoja podziņu un izlabo plīsumu. Gluži neticami. Viņa klusi visu novēro un tad atdarīja. Pavediena galva izverga ar mīli, lai tas neiet vaļā, kā kad zeķis lāpe. Naska uz darba būs atcitusies tētē. Tur vēl ir, bet ko te es te lielīšos pati, jā. Sanes malku, mizo burkānus un kartupeļus, ja tādi ir, iznes traukus. Žēl kļūst, ka redzu savas bālās seņas. Ārā netiek, nav apavu, ne lāga apģērba par šo vienu istabiņu visu ziemu. Jā, un tad esi bezspēcīgs un tukšs. Nekad vēl tik grūti nav bijis, kamēr dzīvojam kā ģimene. Un tad mēs te visi slimi, pamanīju, ka es nerunāju, raudu, mētājos ar rokām, griežos uz visiem sāņiem, neēd neko, acis norai, blāvas bez spīduma un mēle balta no karstumiem. Elpo visi caur muti, visi bērni slimi. Tā 27. februārī kaimiņa saimniece atsūtījusi žāvēt sābolus, sviestu, pieniņu, baltos miltus un tauku pikucīti pangūkā. Kādi 3 litri. Šodien viņš atkal kreņķējas par saviem bērniem. Nav vairs ko ēst, ir tikai 5 burkāni, absolūti nekā vairāk. Un tā gribās maizes, kuras nav redzēt kopš 4 dienām. Kāds sasodīts liktenis. Visam mērauklī ir nauda, bet naudas nav. Aprecis. Un tagad kaut kas jautrāks. Tas ir bijis, ko tad ir datumu kādu dabūšu, jums jau 26. maijā, 46. gadā, maivaboļu spieti. Katru vakaru pēc saules rieta skolas pļavas un kastaņa pilni šo cieto un sīksto vaboļu. Rūds visa apkārtne kā 10 bišu stroku. Miljardi, koki čāk, pļavām un lapām, pļavām lapas visas robainas, visas vairs neēd, pārēdušās. Varbūt, ka cūkas ēdīs, taču tām ļoti patīk, devis cūkām. Un tagad viena priecīga beidz 46. gada 9. novembrī, sestdiena.
Pēc 2 gadiem atkal pašiem tauki un gaļa. Kaimiņi nokāva manis baroto suķīti, pašiem gaļa, pašiem ko izcepties. Mēs cepām tikai pankūkus un, var sakot, uz plīt, tā kā, ziniet, uz riņķiem, jā, to es vēl atceros. Kad nebija, jā, ir vienreiz aizgars. 10. novembrī 46. gadā svētdiena. Ļoļa, mama, no kaimiņiem dabūjas tādu plānu ādeņu, izgatavoja piķītim, brālis pa piķi, mazas pasteliņas. Vēl jāiztais Anitai, Ancītim un Nūnai. Mani sauc par Nūnu un māsa Ancīti. Cerams, ka iznāks Nora stāsta, varēsim iet ārā, visi varēsim iet ārā. Tā, un tagad es jums gribu parādīt, kā tēvs ir uzzīmējis, kā mēs gulējām. Viņš pats taisīja visas mēbeles. Redzat, kā bērni paraduši gulēt, spiesti gulēt vakarā. Brālis guļ, es un māsa šitā. Naktī, viņš jau pa naktīm strādāt, viņš varēja zināt, brālis guļ šitā, es šitā un māsa tā, vēders gaisā citam sanim, un no rīta visiem kājas ir kopā, vispār kājas vairs nevarēja atšķirt. Dziedādām iemier, dziedādām ceļās. Tā. Tas viss ir no dzīves.